Zaglabājums tāds noskaņojums, kādas pārdomas pēc balsojuma. Pienākums izpildīts, jā, noskaņojums labs un smaidīgās sejas uz ielām liecina, ka mēs esam gatavi pārmaiņām. Zatlerkungs, tomēr sākumā jums tāda rūpja pilna seja bija, kad nesāt to aploksni uz urnu, tāda, vēl pārdomājāt? Ļoti atbildīgs lēmums, tomēr jābūt nopietnam. Skaidrs, vai uzskatāt, ka šis tiešām būs tas pārmaiņu laiks, vai... To mēs redzēsim, kad būs saskaitītas balsis, to mēs redzēsim, cik stabili būtu izveidota valdība. Tas ir nākošā mēneša uzdevums. Teicāt, ka redzat priecīgas cilvēku sejas, ka es domāju, cilvēki nav noguruši, ka mazāk kā gads pagājis un jau atkal jānāk pie urnām un atkal jāval politiku. Man ir liels prieks, ka cilvēki sāk sveicināt viens otru uz ielām vēlēšanu dienā, un tas liecina, ka mēs jūtamies daudz vienotāk ar kopības sajūtu un arī atbildību gan sabiedrības priekšā, gan valsts priekšā. Noskaņojums uz ielām ir labs, es nācu ar kājām, ļoti labs. Es ļoti ceru, ka tas tā būs. Vai izmantojāt iespēju invokāt pusi? Latvija atšķirās ar savu demokrātiju tieši tā, ka konkurē ne tikai saraksti, konkurē cilvēki katrā sarakstā. Ja? Un šī ir iespēja vēlētājiem paust savu attieksmi pret konkrētiem cilvēkiem, gan pozitīvu, gan negatīvu. Es domāju, ka katrs cilvēks izmanto šo iespēju. Robert, kā jūs domājat, vai jūsu lēmumu par referendumu rezultātu būs ministru prezidents Krievs? Es domāju, ka mums būs labākais ministru prezidents, kas līdz šim ir bijis. Un ko jūs varētu pateikt cilvēkiem, kad domāt, ka viss mainīsies konceptuāli ar ārpolitikas situāciju? Eiropas Savienības virziens. Es domāju, ka Latvija ir ļoti stabila savu ārpolitikas ceļu. Ja, tieši tā, un Latvija arvien vairāk integrēsies Eiropas Savienībā, un pat Eiropas Savienība īstenībā kļūs ar vien integrētāk nekā līdz šim. Jo tas ir vienīgais veids, kā pārvarēt gan ekonomiskās grūtības, kas mums šobrīd Eiropā ir, gan arī būt reāli konkurētspējīgi ar tām jaunajām ekonomiskām lielvarām, kas attīstās pasaulē. Eiropā ir viens ceļš integrācija, un Latvija ir šī ceļa sastāvā. Vai jūsu partija ir gatava sadarboties ar oficiālu Kremļa partiju sastāvā? Es nezināju, ka bija kāda oficiāla Kremļa partija. Viena no Krievijas partijas, tas centrs oficiālas partijas, tomēr vai jūs ar viņiem gatava sadarboties? Redziet, mēs esam skaidri pauduši savu viedokli, ja, ka mēs nesadarbosimies ar oligarhu partijām. Tas ir viennozīmīgi skaidrs, ka mēs nevedīsim pat sarunas ar Zaļo zemnieku savienību. Jo mērķis šajās vēlēšanās bija mainīt politisko kultūru, panākt pārmaiņas valstī, ka mēs neesam atkarīgi no dažu cilvēku interesēm un ļoti personīgām interesēm. Pārējās trīs partijas, kas, manuprāt, iekļūs šajā saimā, mums ir salikts noteiktā prioritātē. Numur 1 vienotība, numur 2 nacionālais bloks, numur 3 saskaņas centrs. Ar visām šīm partijām mēs vedīsim sarunas par to, kā iespējams realizēt tieši mūsu partijas programmu. На какие перемены вы надеетесь? Es domāju, ka galvenais ir tomēr panākt citu politisko kultūru un politiku nodalīt no ekonomikas tādā pakāpē, lai tas būtu saprotams sabiedrībai, lai nebūtu tāds stāvoklis, ka mūsu faktiski ir politbiznesa, nevis valsts ekonomiskā attīstība, kas balstītu uz vienlīdzīgu un godīgu konkurenci. Konkurence ir virzītājs spēks, diemžēl godīgas un vienlīdzīgas konkurences līdz šim Latvijā nav bijis. Tas ir viena no lielākām problēmām. Это вы за 3 года надеетесь сделать? Mums ir 2 programmas, 3 gadiem un 7 gadiem. Un, protams, 3 gadiem ir programma, kas nostabilizētu un veikt attīstību tieši ar nodokļu politiku, ar nodokļu samazināšanu un reālu reformu augstākā izglītībā, lai jauno cilvēku vēlēšanās studēt nebūtu atkarīgi no viņa ģimenes naudas māku biezuma. Šobrīd mums jābūt godīgiem pret sevi. Latvijā ir maksas augstākā izglītība. Tikai 1/4 daļa mācās pa valsts līdzekļiem. Спасибо. Напомню, что мы находимся на 5 и 6 избирательных участках. И здесь только что проголосовал экс-президент Валдис Затлерс, который отметил, что он принял серьезное решение, в котором необходимо быть действительно серьезным. И
отметил, что у него хорошее настроение, и он уже говорит, что нужно ждать результатов выборов. Напомню, что здесь уже проголосовало более 400 человек. Отмечу, что охраны как таковой здесь особенно не было. Он пришел, экс-президент пришел голосовать вместе со своей супругой Лилитой, и на пиджачке можно было заметить у него значок его партии. С вами был Денис Денисов, Микс Ньюс ЛВ, специально для Микс ТВ. Оставайтесь с нами, мы будем продолжать вести прямые трансляции с избирательных участков и также из штабов партии.